Baznīca uz nulles. Šodien vārds nulle mums ir kļuvis aktuāls un saprotamāks. Tikai ar karu mēs varējām saprast, ko nozīmē būt nullē. Un Dievam arī ir cilvēki, kuri vienmēr ir uz nulles. Tā ir tāpat kā mūsu acis ir vērtas uz kartiem punktiem, uz Mariupoles, Bahmutas, Zaporožijas virzienā. Tāpat mums vajadzētu redzēt ticības varoņus, kas ieskatās pašā Ēlas sirdī, skatās ienaidnieku acīs, aci pret aci, stāsies pretī sātanam un uzvarēs viņu. Tātad pirmā lieta, kas mums ir jāzina, ir atrasties uz nulles, tas ir Dieva gribas epicentrā. Tā ir apostoliskā pravietiskā dāvana. Skatieties, vai esat daļa no baznīcas, kas uzvar cīņās priekšējās līnijās priekšgalā. Gal galā pestīšanai jums ir nepieciešama baznīca, kas atrodas pašā zemes līmenī, kā rakstīja apostols Pāvils. Tā pašā laikā es vienmēr centos nest labo vēsti, nevis tur, kur jau bija zināms Kristus, bet viņu vārds, lai neceltos uz kāda cita pamata. Es vienmēr mēģināju darīt to, ko raksta svētie. Tie, kas viņu nav stāstīts, kas viņiem redzēs, un tie, kas viņu nekad nav dzirdējuši, sapratīs. Mēs, draudze, Dieva vārds, ceļam Dieva templi no dzīviem akmeņiem, no nulles, ceļam baznīcu, pēc baznīcas pārvietojamies uz pilsētām. Mēs nekoncentrējamies tikai uz svinīgajām svētdienas sanāksmēm, bet katru dienu mēs veicam tiešraidus dievkalpojumus, saņemam viņam dienascho maizīti un tiekam kristīti Dieva vārdā. Mēs Dievā, mēs lūdzam, mēs pētām pilsētas un Kristus mācības aizsākumus, paliekam kopībā un atveram baznīcu līdz pat zemes galam. Tā ir visapostoliskā baznīca. Tās ir standārts, tas ir būt uz nulles. Ja kāda iemesla dēļ nevarat apmeklēt baznīcu, bet vēlaties būt sadraudzībā un būt daļa no baznīcas, tiešsaistē rakstiet mums, lai Dievs jūs sargā un svētī. Āmen.